Čau, dodamies atkal kārtējā pārgājienā, atkal atrodamies Liepā, atkal tas pats maršruts, Liepa Cēsis, tikai šoreiz ar lielāku cilvēku kompāniju. Šoreiz esam 10 gājēji, dosimies ceļā. Interesanti, jo patiesībā tur, lai iegūtu kāds skills katru. Esam nonākuši atkal pie pirmā ieža, pie grīviņiem. Ot. Šādi te izskatās. Grīviņi iejas apskatīts, virzamies saucamo ellīti. Dodamies tālāk, nepilni 4 km noiet. Visiem motivācija liela, augsta. Turpinam tālāk. Ir uzsāsiet pirmā apstāšanās, noiet nepilni 6 km. Maina zeķītes, ēd banānus, dzer ūdeņus, kurš kaut kādu plaušās enerģiju uzņem. Mazliet sārtu vaiziņi ir parādījušies. Kājas ir iesalušas. Viss notiekās. Sakopsimies, iedzersim ūdentiņu, uzņemsim enerģiju, samainīt zeķis, dosimies tālāk uz nākamo pārgājienu. Viss ir ļoti jauki. Super. Esam nonākusi pie viena maza šķērsļa, bet nu izskatās, ka raiti visiem iet. Bišķiņ pajaukt to bebra dambu un tad jau aizies. Ja dinamīti nesakodīs, tad ies tālāk. Man ir pēdējiem. Pirmie jau ir jau pārgājuši. Te jau ir visi veiksmīgi. Poga ir nopeldējusies šajā zampā. Krāsa ir nomainījusi. Okay. Dinamīts atturies, jā? Neko. Raivo palīdzēs? Jau? Jā, kur turpinām maršrutu? Otrā pusē pagaidīt. Gaidam. Nu ko, ejam pāri bebra dambim. Pagaidām viss veiksmīgi. Esam nonākuši pie Laņģu klintīm. Kā tas, Anna teica, ellītes mazās, jā? Ellītes. Nezinu, kāpēc, tāpēc, ka it kā tās ālas esot, mazās. Pa brikšņiem izbridām. Šitos lielos brikšņus izbridām, iznācām ārā. Tagad tādā mierīgā režīmeņā. Pa šito taciņām, ko pagājušajā gājau. Iziesim, apskatīsim klintis, atsegumus. Un turpināsim ceļu tālāk. Vietas ir vēlreiz atkārtot baigi skaisti. Superīgi. Šoreiz arī kompānija ir lielāka. Sācies dzelzceļa posms, Liedas. Daudz no viņam nav jāiet, bet interesantākais tas, ka liekas, ka pa viņiem ilgi jāiet. Kā Raivo jūties? Lieliski. Turpinam iet. Viņš jūtās lieliski. Turpinam iet. Priekšā arī visiem ir forši.
Turpinām tikai iet. Esam izgājuši cauri Jāņmuižai. Viņi paliek mums aiz muguras. Visi vēl enerģiski. Noiet nepilni 17 km. Pēc aptuveni 2 kilometriem uztaisīsim lielāku pauzi. Paēdīsim pusdienas, uzvārīs kafiju. Kurš no ko paēdīs. Pie gaujas. Un dosimies atlikušos kilometrus tālāk. Esam atpūtušies, zeķis nomainīts. Kafiju padzert. Kurš paēd zupiņas, kurš tur kartupelīši, kurš vēl kaut ko. Dosimies tālāk. Kurš izpeldējās? Kurš nopeldējās? Nu? Es nopeldējos. Nē, Aleksandra, nav ko teikt. Anna, kā ir? Kautrī. Ir ok. Nu, meitenes, kā jums ir? Turās, jā. Meitenes turās. Meitenes turās. Ļoti smaidīgs. Ir gatavs noiet līdz galam. Ļoti labi. Kā ir? Super. Palikuši mums ir aptuveni plus mīnus 10-12 km līdz galam. Izmet man putru. Esam netālu no Ērga klintīm. Ērga klints mums aptuveni ir plus mīnus kaut kādi 3 km no šajien. Iesim tagad uz Ērga klintīm. Enerģija daudz, pilna puņš. Gatavojamies. Tad ejam tālāk. Poga ar mums kaut kur ir. Atkal aizmuka. Tā, meklējam pogu. Esam uzsākuši kustību. Vecs stils, metāla pāri gaujai. Vienkārši plika gauja. Plika gauja. Esam atnākuši līdz Ērga klintīm. Visi ir sabildējušies pie skaistās malas. Tur bišķiņa ekstrēmi. Raivo saka, viņš nenormāli krusts tagad ir. Viņš tur baigo bildu uztaisīja. Palicis mums ir kaut kādi plus minus 6-7 km. Dodamies tālāk. Tieši tā? Vai ne? Tieši tā! Gatavu? Jū! Dodamies. Vai? Re, kā viss aizskrēja. Pēdējie kilometri. Jārau līdzi ir. Viņos ir parādījies kaut kāds smaids sejā. Noteikti, ka pēdējie kilometri priekšā. Bet ko es redzu? Ka šajā posmā visvairāk sviedri tiek liet ārā. Jo šeit ir diezgan pateicīgs reliefs. Augšā lejā, pa šīm smukajām trepītēm. Aizelpa uzreiz sāk sist un sviedri arī līst. Ne tikai man, treku tur jau. Bet tā nu, turpinām uz priekšu. Runātīgi arī palikuši ir. Ātrāk grib mājās. Jāpaspēj uz transportu. Mēs brāšā esam iesaļojuši ceļcīs. Visi baigos tēmas ir uzņēmuši. Liekas, ka steidzās uz veikalu kaut ko atvēsinoši nopirkt saldējumus, kaut ko augstu dzērienu. Kolu. Šāds tēmas vēl nav bijis visu pārgājumu laiku. Visi baigi priecīgi skrien. Poga ir arī atdzīvojusies. Jūt, ka tu līdzi jau tiks autobusā. Tā nu mums palikuši pēdējie kilometri līdz autoostai. Nopirkt biļeti, nopirkt kaut ko atvēsinošu un doties mājā. Čau! Anna arī priecīga. Jā, beidzot būs veikals. Ja? Es taču teicu. Viņa bija noslēgusies sevī. Viņa teica, ka tas ir viņas tēmas viss tur.
Nu ko, esam klāt pie autovosta. Nu, kā autovosta. Sagaidām pēdējos pienācējus. Pēdējie visi ir atnākuši. Esam par 2 mazāk, 2 palika centrā. Okay. Nu ko, mūsu pārgājiens ir noslēdzies. Esam nogājuši kopā 32-33 km. Aizmugurē redzam autovostu. Šeit arī noslēdzas mūsu pārgājiens šīs dienas. Nu, tad teiksim visiem pārējiem, kas negāja. Čau! Čau! Līdz nākamajai reizei, sekojiet līdzi, tiekamies nākamajā pārgājienā. Čau!